Lai gan valstī sacelta ažiotāža ap tā saucamo cūku gripu un cilvēki steigšus metas iegādāties dārgus medikamentus, nevienmēr tas ir nepieciešams. Svarīgākais ir imunitātes stiprināšana, kur lieliski nodara arī dabiskie līdzekļi, nevis spēcīgi medikamenti. Domas par to, kas īsti palīdz pret cūku gripu, vēl joprojām dalās. Pierādītu medikamentu, kas palīdz, tādus es vēl pagaidām nezinu, bet es zinu, kas palīdz vienkārši gripas vīrusa ārstēšanai. Ja, tā tad ir mūsu pašu olainas remantadīns, tas pats Tamiflu, Relenza, bet visi šie medikamenti būtu tomēr ieteicams griezties pie ārsta, lai ārsts jums arī viņus izraksta. To, ka cilvēks ir saslimis ar cūku gripu vai parasto gripu, var noteikt tikai pēc analīžu veikšanas. Lai gan Latvijā ražotais remantadīns, kā apgalvo infektoloģijas centrā, pret cūku gripu nepalīdz, ģimenes ārste Dzintra Ķērpe iesaka lietot tieši šo medikamentu, kas esot daudz lētāks kā ārzemju produkti. Medikamentu atšķirība cenā ir pat vairāk kā 10 lati. Viņu var lietot profilaktiski pa vienai tabletei dienā, no rīta pēc ēšanas 30 dienas. Es, protams, vienmēr saku, ka nevajag aizrauties ar kārtīgu medikamentu lietošanu, bet lietot visu to, kas ir mazāk kaitīs. Turklāt remantadīns atšķirībā no citām pretgripas zālēm ir bezrecepšu medikaments. Protams, jūs visi varat izlemt ar savu ģimenes ārstu, bet svarīgi remantadīnu sākt pirmo 48 stundu laikā. Tikko ir temperatūras pacēlums, es iesaku pat dzert 6 tabletes uzreiz. Daži mani kolēģi iesaka, un arī anotācija ir rakstīts pa 2 tabletēm 3 reizes dienā. Kā skaidro Ķērpe, ļoti ieteicams arī lietot greipfrūtu sēklu ekstraktu Citrosept. Es visiem saku, ēdiet ķiplokus, nekreņķējieties, ka viņi smird, var lietot sīpolus. Censties ēst pilnvērtīgu barību, varbūt neaizrauties ar ārzemju augļiem. Droši var ēst vietējos ābolus, bumbierus, noteikti arī dzērvenes un brūklenes. Ieteicams arī dzert dažādas dabiskās tējas. Ģimenes ārste arī iesaka vairākus medikamentus, kurus var iegādāties aptiekā. Ēdot vitamīnus, piemēram, Grīnvitālu ar ķiplokiem. Var arī lietot dažādus medikamentus, homeopātiskos, piemēram, lorifānu, degunā ziest, oksilīna ziedi, kas gan ir ražota Krievijā, bet ļoti labi palīdz. Jau daudzus gadus ir palīdzējusi pret gripu. Kā arī varētu lietot aflubīnu, homeopātiskos pilīnišus un arī ehnicējas tabletītes sūtāt pa vienai tabletītei kaut vai vienreiz dienā pēc ēšanas. Tikmēr Latvijas farmaceitu biedrības prezidente Līga Krīgere uzskata, pret cūku gripu vakcinēties nepieciešams tikai tiem cilvēkiem, kas ir riska grupā, bet valstī vakcīnu iegādē nevajadzētu iesaistīties. Ja nemaldos, pāris gadus atpakaļ mēs jau iepirkām vakcīnas putnu gripai. Pēc tam nezinājām, kur šos krājumus likt. Jāatgādina, ka cūku gripa ir mazāk bīstama kā sezonālā gripa un dažādu smagu komplikāciju rezultātā no tās mirst mazāks cilvēku skaits kā no parastās gripas. Turklāt cūku gripu iespējams izslimot un izārstēt mājas apstākļos.